Tiekamies šajā reizē, lai runātu par to, kā veicināt skolēnu uzmanības noturību. Un jāsaka uzreiz, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo patiesībā tieši uzmanība ir tā, kas tālāk nosaka, cik labi un vai vispār mēs kaut ko apgūsim, kaut ko iemācīsimies. Un tāpēc es pat teiktu, ka tā sistēmiski skatoties, uzmanība ir pats fundaments. Ja mums neizdodas, citādāk sakot, pietiekami piesaistīt un noturēt skolēnu uzmanību, un galu galā arī pašiem skolēniem tas neizdodas mācību laikā, tad mēs nevaram runāt par pietiekami kvalitatīvu pieeju un arī par augstiem mācību rezultātiem visbiežāk. Un tāpēc es piedāvāju palūkoties uz 9 tipiskiem tādiem priekšstatiem vai idejām, kas ir saistītas ar mācību laikā šīs uzmanības noturēšanu. Mēs varam arī saukt tos par tādiem kā mītiem vai stereotipiem, jo mums būs nepieciešams arī kādu no tiem vismaz apgāst. Un šajā video es gribu jums piedāvāt arī konkrētas idejas rīkiem un noderīgiem resursiem, kurus jūs attiecīgi varat izmantot. Sāksim ar pašu pirmo atziņu, un tā ir darba atmiņa, jeb tā sauktā operatīvā atmiņa, kā to tātad dēvē psiholoģijā, ir ļoti ierobežota. Turklāt mēs zinām arī šīs ierobežotības apmēru, un tas ir orientējoši tātad 2 līdz 5 minūtes atkarībā no skolēna vecuma. Tātad tas jau ir tas uzmanības maksimums. Vēl jāņem vērā, ka uzmanības lokā vienlaicīgi mēs varam operēt ar ne vairāk kā 7 dažādiem stimuliem. Un tāpēc tas ir ļoti būtisks jautājums nepārstimulēt, lai uzmanību tomēr noturētu. Un tas ir pirmais solis, kas tātad būtu jādara. Ir nepieciešams novērst visus liekos stimulus, jo kamēr ir kaut kādi lieki stimuli, un šeit, jā, es jums piekritīšu, tie var būt arī, mobīlie telefoni, kuros skolēns labprātāk varbūt pavada laiku, skatoties kādus video vai spēlējot, vai sarakstoties ar draugiem kādā sociālajā tīklā. Lūk, tātad balstoties uz šo, tas, protams, var novērst pamatīgi uzmanību. Un nav brīnums, ka ir skolas, kurās telefoni tātad ne tikai, kā mēs zinām, ir likums, ka no 1. līdz 6. klasē tad tiek aizliegta mācību procesa laikā, bet arī pat jau plašākā mērā šo jautājumu aplūko. Un tātad mums ir jāatcerās, ka ir nepieciešams samazināt pēc iespējas šos liekos stimulus. Otra lieta ir, kā tad saprast, kas ir lieks stimuls un ko tad īsti samazināt. Tad jāuzdod konkrēts mērķis. Kāds pašlaik ir konkrētās aktivitātes mērķis? Tas ir tas jautājums, kuru mums vajag tātad uzdot. Tas, ko es gribēju teikt. Un tad maksimāli visu saskaņojam ar šo mērķi, un tas, kas nepalīdz šo mērķi sasniegt, tad ir attiecīgi tas ir lieks, un pēc iespējas to vajadzētu samazināt. Un šeit lielisks vienkāršs rīks, kuru es pieņemu, jūs varat izmantot ikdienā, ir Google Slides, bet var, protams, būt kāda arī alternatīva, kā piemēram tas pats vecais labais, tā teikt, PowerPoint, kuru jūs esat izveidojuši slaidus, un katrā slaidā ir viena konkrēta doma, viens konkrēts solis, uzdevums, uz kuru skolēns tiek aicināts fokusēties. Un tas nav uzdevums, kas sastāv uzreiz no vairākiem soļiem, bet tas tiešām ir aicinājums pievērsties tikai vienai konkrētai lietai, un attiecīgi, kad ir nepieciešams doties tālāk, tad mēs pārslēdzam slaidu, un mums jau ir nākamais slaids uz nākamo aktivitāti. Turklāt arī pēc brīža pastāstīšu, ko tad šajos slaidos norādīt. Un vēl lielisks rīks ir arī Classroom Screen,
no angļu valodas tūkojot klases, telpas, tāds ekrāns, un arī tas ļauj izmantot dažādus rīkus, un tā skaitā palīdz fokusēties uz vienu konkrētu aktivitāti, kas ir nozīmīga tieši tajā brīdī. Otrs bieži tāds priekšstats, kas pastāv sabiedrībā, ir tas, ka mums ir nepieciešams fokusēties uz vienlaicīgu informācijas apstrādi. Un, attiecīgi, agrāk uzskatīja, ka jo labāk cilvēks vienlaicīgi var operēt ar vairākiem uzdevumiem, jo efektīvāk, produktīvāk tātad šis cilvēks var strādāt. Un mūsdienu psiholoģijas pētījumi atkal un atkal apliecina, ka tas nav pamatoti un ir tieši pretējies. Jo kas notiek? Ja mēs mēģinām vienlaicīgi fokusēties uz vairākiem stimuliem, vairākiem uzdevumiem, teiksim, mācībās, tad pazeminās uzmanības kvalitāte un arī palielinās kļūdu skaits līdz ar to, kas, protams, ir savstarpēji tādā kolerācijā, ja, viens otru, citādi sakot, ietekmē. Ja mazinās uzmanības kvalitāte, rezultātā paaugstinās kļūdu skaits. Un otrādāk, ja uzmanības fokus tiek pastiprināts, un mēs palīdzam skolēnam to izdarīt, jo efektīvāk tātad var būt arī tas, ka ir mazākas kļūdas, uzdevuma izpilde ir precīzāka. Un kā tad to panākt, ir nepieciešams darbības veikt secīgi. Tātad neiedodam par daudz, bet vadām soli pa solim. Iedodam pirmo tuvāko soli, tad, kad tas ir izpildīts, dodamies tālāk pie nākamā soļa. Un, diemžēl, tā kā man ir bijusi tā iespēja strādāt divās, ja tā var izteikties, izdevniecībās, tad viena no tām ir mācību līdzekļu izdevniecība, kurā es kādreiz strādāju kā projektu vadītājs. Otra savukārt ir digitālā izdevniecība, ja tā varētu izteikties un piedāvāt digitālus mācību resursus. Un es no savas pieredzes varu teikt, ka tas ir diezgan tipiski, ka mācību līdzekļos parasti, piemēram, ir viens uzdevums, un pat ja tas ir kvalitatīvs mācību līdzekļus, ar kādiem es savulaik strādāju, parasti tā, kad ir vairāki apakšpunkti uzreiz. Tāds smalkāks sadalījums. Tas ir bīstami, ja tā var izteikties tā iemesla dēļ, ka skolēns vienlaicīgi uzreiz ierauga, man jāizdara ir 5 lietas, un skolotājs saka, man tas ir jāpaveic 10 minūtēs. Tas var ne tikai demotivēt un skolēnu satraukt, tas var arī novest pie tā, ka tiek samazināta uzmanība, un tad to grūtāk arī noturēt. Ko darīt tā vietā? Aicinām fokusēties uz vienu. Jā, mēs nevaram tagad pārvidēt mācību grāmatas, piemēram, ja, bet mēs skaidri un gaiši pasakām. Tagad mēs fokusējamies uz 3. uzdevumu, piemēram, pirmo soli. Izpildām to, un paralēli, protams, es iesaku arī to fiksēt slaidos, ja tas ir iespējams, projicēt uzreiz skolēna acu priekšā, tas ir redzams, skolēns skaidri saprot, kam tieši mēs pašlaik pievēršam uzmanību. 3. atziņa. Troksnis samazina izpratni un ne tikai vājina uzmanību. Tad ir nepieciešams ieviest tā sauktos klusuma signālus. Tas arī ir ļoti noderīgs rīks, un arī šeit var izmantot jau iepriekš pieminēto Classroom Screen, piedāvāto, tur ir dažādi rīki, ja, piedāvāto šo platformas klāstu, vai arī Too Noisy. Ir arī tāds pārāk skaļi, pārāk trokšņaini. Too Noisy, to rakstu kopā, arī tas ir noderīgs rīks, kuru var attiecīgi izmantot, bet, protams, šeit var ieviest arī citus rīkus. Internetā ir pieejami vairāki noderīgi rīki, un zem šī video es arī pievienošu saites, lai jums ir ārtāk, vieglāk atrast, un varat izmantot, ja vēlties šos rīkus. Lielākā daļa no tiem ir pieejami bez maksas, tas man jāpiebilst. Un, attiecīgi, tātad ir arī dažādi tādi mērītāji, varbūt kādu no tiem jau izmantojat, kas ir saslēgti tātad ar mikrofonu datoram, ja, un attiecīgi uztver trokšņa līmeni klasē. Un jūs varat arī regulēt, iestatīt, cik daudz trokšņu jūs atļaujat,
Un, ja tas ir pāri, skolēni uzvedās pārāk trokšņaini, tā kā nekā jūs esat to noteikuši, ja, tad uzreiz kaut kāda skaņas signāls vai aicinājums vizuāli skolēniem tad ievērot mazāku trokšņa līmeni. Un šādā veidā tas jums palīdz asistēja, tā var izteikties, lai samazinātu trokšņa līmeni, kas, protams, ir viens no galvenajiem faktoriem, kas neļauj saglabāt pietiekami labi uzmanību. Un arī pēc iespējas vairāk vajadzētu ieviest tādas aktivitātes, kur, protams, skolēni tiek aicināti regulāri komunicēt, sadarboties, tas ir ļoti svarīgi, bet arī jāparedz ir, es pat teiktu, proporcionāli vienāds laiks, lai skolēni varētu apdomāt, pabūt tādā nosacītī klusumā, ja, un jūs man teiksiet, bet mana klase ir trokšņaina, kā tad man to īsti panākt, tad jāsaka, ka tas jautājums jau ir daudz dziļāks, un mēs noteikti arī citos video turpināsim aplūkot dažādus jautājumus, kas jums noteikti palīdzēs, ja jūs tam sekosiet līdzi. Un ceturtais tātad princips, kas būtu jāņem vērā, ir svarīgi noteikti, un sevišķi, kā es iepriekš teicu, šajos slaidos, kurus mēs uzreiz vizuāli demonstrējam skolēnam priekšā, un neviens nevar pateikt, vai skolotājs neredzēju, ja mēs nerunājam par kādiem īpašiem gadījumiem, ja, tas uzreiz skolēnam ir zināms, un tā tad ir divi jautājumi. Kas tieši ir jādara? To mēs uzreiz atspoguļojam soli pa solim. Un otrs ir, cik ilgi, arī to ir svarīgi norādīt, tieši cik ilgi ir paredzēts izpildīt konkrēto uzdevumu. Un es iesaku paredzēt arī mazietiņu laiku ar rezervi, varbūt minūti, 2, ja iespējams, respektīvi ieplānot arī šī laika rezervi kaut vai minimāli. Un tā tad ir svarīgi šie precīzie nosacījumi, tāpat arī ir iepriekš jau jāfiksē konkrēts rezultāts. Jā, jūs nesakat priekšā, kāda ir pareizā atbilde, bet ir nepieciešams noteikti skaidri definēt, es no jums sagaidu, vai šis uzdevums no jums pieprasa, vai ir nepieciešams tas, ka jūs to un to paveicat, ja? Ļoti skaidri, lai skolēniem ir skaidri zināms sagaidāmais rezultāts un arī paredzamais izpildes laiks. Nākamais jau 5. pamatprincips ir jāatcerās, un tas arī, protams, ir zinātniski pierādīts, kā visu, ko es jums stāstu, jo es balstos tātad uz pētījumiem, nevis, tā teikt, pats izdomāju to, ja, ka tātad kustību trūkums palielina neuzmanību. Un, diemžēl, pētījumos atkal un atkal tas tiek pierādīts, ka skolas ir mācību vidē parasti pietrūkst pietiekami daudz, pietiekami regulāri kustību aktivitātes. Un tad nav brīnums, ka trūkst uzmanība no skolēna puses vai ka šo uzmanību ir grūti saglabāt. Tāpēc ir noteikti jāpadomā par veidu, kā jūsu mācību priekšmetā var pēc iespējas biežāk ieviest dažādas ar kustību saistītas metodas. Un, protams, ir mācību priekšmeti, kā, piemēram, sporta nodarbības, ja, kur tas ir pašsaprotami, bet ir tādi, kur to varbūt ir grūtāk izdarīt, un tomēr tas ir iespējams, un es gribu uzsvērt to vēlreiz, tas ir ļoti svarīgi. Kā to izdarīt? Tātad, mēs kustību un pozīcijas maiņas varam veikt ar lieliskām metodēm. Došu jums konkrētus rīkus. Tātad ir metode balso ar kājām. Tā prasa plašāku telpu, tad nevienmēr būs iespējama, bet ir variācija, ka tātad var būt 4 dažādos klases stūros, piemēram, ja, dažādas mācību stacijas, vai arī vienkārši skolēns tiek aicināts aiziet uz vienu vietu un izdarīt kaut ko vienu, kādā citā klases stūrī kaut ko citu, ja, un attiecīgi tātad šī kustība ir dabīga sastāvdaļa no mācību izpildes, uzdevuma izpildes, ja. Arī var, ja nav telpas, tad var vienkārši uzdot jautājumu un aicināt piecelties. Ja tu tam piekrīti, lūdzu piecelies. Ja nepiekrīti, paliec sēžot. Un uzdodam dažādus jautājumus, kas ir tests, kas ir parasti skolēniem īstenībā ļoti interesanti, sevišķi tie jautājumi ir tādi aktuāli un aizraujoši. Un varbūt arī, ka jūs izmantojat galerijas veidošanu,
visur, kur ir iespējams, sevišķi vizuālos darbus, kaut kādus plakātus, piemēram, izstrādā, tātad mēs varam piespraust pie zienas, ja iespējams, skolēnu darbus, tos uzreiz aplūkot. Skolēns tiek aicināts piecelties, pieiet, piespraust, aplūkot citu darbus, veikt kaut kādu uzdevumu uzreiz arī analizējot citu darbus, ja. Tas arī uzreiz pamudinās iesaistīties kustībā. Un tāpat arī noteikts kustības signāls var tikt izmantots kā vienkārši kā atbilžu variants. Tātad tā vietā, lai atbildētu verbāli vai rakstveidā, skolēns var vienkārši pacelt roku šādi, pieskarties galvai šādi, saķert zodu šādi. Katrs jūs iepriekš vienojaties, ko tad tas signāls nozīmē. Un attiecīgi tātad arī šāda pozas maiņa var notikt, un skolēnam tas ir būtiski, tāpēc, ka tas atsvaidzina uzmanību, līdz ar to palīdz fokusēt uzmanību ilgtermiņā. 6. Princips ir saistīts ar to, ka ja skolēns jūtas apdraudēts mācību vidē, tad uzmanība, protams, automātiski novirzās, un tā ir ikvienam no mums. Es iesaku metodi izmantot, kas saucās domā, piecelies, pasaki. Tātad arī šādu metodi mēs varam izmantot. Padomā vispirms, kāda būtu tava atbilde uz uzdevumu, uz jautājumu, tad piecelies, lai atbildētu, un pasaki, ko tad tu par to domā vai kā tu risini šo uzdevumu. Mēs agrāk izmantojām to, kad varbūt ir arī skolas, kur tagad tas tiek izmantots, kad ir jāpaceļ roka. Ja? Daudz, kur skolēni vairs roku nepaceļ. Kāpēc? Tāpēc, ka lielā mērā mēs esam panākuši to. Būsim godīgi, mēs esam, diemžēl, to panākuši. To vajadzētu katram skolotājam praktizēt, ka tātad, ja tu gribi uzdot jautājumu vai atbildēt pacēl roku, tas samazina trokšņa līmeni, nevis kliedz no vietas, bet tas ir jādisciplinē, bet tas ir citas sarunas jautājums par mācību disciplīnu. Tāpēc, ja jums interesē, kā panākt efektīvāku mācību disciplīnu, es aicinu jau tagad nospiediet abonēt šim kanālam, jo regulāri mēs plānojam jaunus video piedāvāt, un jūs varēsiet tos skatīties, un ja jūs abonējat, jūs varēsiet jau laicīgi zināt, ka šādas tikšanās ir ieplānotas, un varēsiet šos video attiecīgi noskatīties. Un paldies, ja jūs to jau arī izdarījāt, jo tas ļauj šo kanālu attīstīt un piedāvāt jums daudzpusīgu un arī ļoti vērtīgu saturu ilgtermiņā. Lūk, tātad mums ir jārūpējās par psiholoģisku drošību. Tas ir, protams, fundaments. Drošiem skolēnam ir jājūtās ne tikai psiholoģiski, bet arī, protams, fiziski, un redzam, ka tas joprojām ir izaicinājums skolās visā Latvijā. Psiholoģisku drošību mēs panākam ar cieņpilnu komunikāciju, un es vairāk par šo, kā to panākt, es stāstīju video, kur mēs runājām par to, kā varētu tātad veicināt skolēnu motivāciju mācīties. Aicinu to noskatīties, un arī zem šī video atradīsiet saiti uz šo video. Un, protams, tie ir arī vizuāli iepriekš paredzami konkrēti nosacījumi, noteikumi, kurus tad jūs vizuāli tad demonstrējat, un skolēni jau skaidri redz. Protams, ja jūs kaut kādus noteikumus izvirzāt, tie vienmēr ir jāievēro precīzi. Pašiem skolotājiem nevajadzētu tad no tā novirzīties. Noteikumu izstrādē ir jāiesaista skolēni pēc iespējas vairāk un jārespektē skolēnu arī viedoklis, tur, kur tas ir iespējams. Un attiecīgi jāizturās vienādi pret visiem, jo noteikumi attiecās nevis tikai uz kādu atsevišķu skolānu, bet uz mums visiem, tā skaitā uz skolotāju. Ja noteikums ir ierasties laikā uz mācību stundu, piemēram, arī skolotājs to respektē, un ja skolotājs nevar kaut kādu iemeslu dēļ, nepaspēja ierasties precīzi mācību stundas paredzētajā laikā, tad kas būtu jādara? Būtu jāatvainojās cieņpilni skolēniem. Šādi mēs demonstrējam, kāda ir pareizā uzvedība skolēniem. Mēs to mācām paši ar savu piemēru, un tas, protams, ir ļoti svarīgi. 7. punkts vai princips.
kuru es aicinu ievērot. Ir jāatcerās tas, ka ilgstoša verbāla plūsma noved pie uzmanības zuduma. Un ja jūs, teiksim, lasāt lekciju ilgstoši, jo ilgāk tas ir, jo skolāniem šī uzmanība krīt. Tāpēc ir būtiski, protams, aktivitātes dažādot, vēlams ik pēc 10, maksimāli 15 minūtēm jaunu aktivitāti piedāvāt. Tā pašā laikā jānodrošina ir īsi, konkrēti, tad lakoniski skaidrojumi, instrukcijas, un tās var ievērot, ja jūs ņemat vērā to, ko es iepriekš stāstīju, ka tātad instrukcijas sniedzam soli pa solim, nodara apzināti klusuma brīži, tagad fokusēsimies uz darbu, padomāsim, un tad runāsim tālāk pieeja. Un var izmantot arī dažādus rīkus, kas ļauj uzdot regulāri tādus pašnovērtēšanas jautājumus. Un šeit ir lieliski digitālo rīku klāsts pieejams. Ja? It sevišķi, piemēram, es iesaku Mentimeteru lietot, kas jums noteikti noderēs. Un pielikšu arī saiti, lai jūs varat atrast, ja vēl to nelietojat. Un attiecīgi, ja gribēsiet, varēsiet izpētīt vairāk, kā tad to lietot. 8. princips, kurus aicinu tātad ņemt vērā, ir tas, ka uzmanību piesaista kustības, krāsas, sevišķi spilgtas un arī kontrasti. Tie ir tie 3 elementi, kurus mums noteikti vajadzētu ņemt vērā un izmantot kā rīkus uzmanības noturēšanai. Tāpēc ir vērts rūpēties par vizuāli tīru, nevis pārbāstu, pārsātinātu klases telpu. Noņemiet nost jau rīt visas tās lietas, ja vien varat, kas novērš uzmanību. Paskatieties, kā ir iekārtoti krēsli, vai skolēni sēž tādos krēslos, kas ir vērsti pret tāfeli vai pret jums, nevis pret logu, durvīm, un ja varat pielāgojiet klases telpu, lai tas būtu tātad attiecīgi piemērotāk. Tāfeles zonas ir lieliska metode, kuras aicinu ievērot. Tāfeli var sadalīt, tad darbu digitāli vai fiziski tāfeli, var sadalīt 3 zonās. Viena zona saucās tagad, tur mēs liekam visu to, kas ir attiecināms uz to, uz ko mēs aicinām skolānu fokusēties tagad, tieši šajā brīdī. Pa vidu ir vēlāk, tad skolēns redz šo progresiju un saprot un var laicīgi sagatavoties, kas viņu sagaida stundas turpinājumā. Un tātad pa pašā labajā stūrī, vai teiksim, sektorā, ja tā var izteikties, mēs liekam to, kas attiecās uz to, kas jau ir gatavs, kas ir izdarīts. Ja? Lai skolēns uzreiz redz, kas ir sasniegts, kas ir paveikts, un tas arī skolānu papildus motivē. Lai to izdarītu, protams, lieliski nodara magnēti, bet ja jums nav tādi magnēti pieejami vai nevar to kā citiem iemeslu izdarīt, bet jums ir pieejams, teiksim, projektors, jūs noteikti varat izmantot digitālās tāfeles, kas lieliski to pašu arī vai līdzīgā veidā ļauj īstenot. Tāpat ar visiem vizuālajiem materiāliem, jebšu materiāliem, kurus jūs dodat un kurus jūs varat ietekmēt. Jo skaidrs atkal, ka mācību grāmatu jūs nevarēsiet vizuāli kaut kā ietekmēt un nomainīt, ja? Bet jūs varat citus materiālus, kurus jūs varat, ar kuriem jūs varat kādus pārmaiņas, tā teikt, veikt. Es iesaku ievērot vienotu vizuālo kodu, tātad gan burtu veidolu, izmēru, krāsas salikumu un tam līdzīgi. Izvēlēties attiecīgi un izmantot vienoti pēc iespējas visos materiālos. Jo tas arī palīdzēs pirmkārt radīt tādu sakoptāku vidi, arī šādā veidā, un attiecīgi tātad palīdzēs uzturēt labāk skolēnu uzmanību. It sevišķi, ja jūs izmantosiet krāsu signālus, tātad sarkana krāsa var simbolizēt stop vai pievērst uzmanību vai uzmanies, tās ir tipiskas kļūdas, klupšanas akmeņi. Zaļu krāsu, tātad aktivitātes iekrāsojām PowerPoint slaidos, lai uzreiz ir izceltas un ir redzamas, jā, tas ir
darba uzdevums tagad, tas ir mācību uzdevums. Zils pievērs uzmanību, ieklausies, padomā, komunicē par šo jautājumu un tam līdzīgi. Tad ar krāsu kodiem, kurus mēs iepriekš rūpīgi izvēlamies, un attiecīgi tā tad arī skolāniem par tiem stāstam, ar tiem iepazīstam, regulāri atkārtojam, ko tas nozīmē, lai šī informācija nosēžās. Ja? Mums nav lieki jāpatērē enerģija, mums nav liekas lietas jāsaka, tad mēs samazinām trokšņa līmeni tādā veidā arī. Jo krāsu kodi ļauj uzreiz saprast, kas tiek sagaidīts un kā tieši ir jārīkojās. Un tas, protams, arī palīdz noturēt skolēnu uzmanību, jo ir lielāka prognozējamība, skaidrība par to, kas tiek sagaidīts. Un arī nodara dažādas piktogrammas, ikonas, simboli, īsas vārdiskas atgādnes, kas var būt 1, 2 konkrēti vārdi, kas var būt arī vizuāli, kā kartiņas, kuras jūs parādat, vai pie tāfeles, teiksim, stāv, ieklausies, padomā, atbild uz jautājumu, ja? Nu, tādas īsas atgādes, un jūs varat uz tām pat norādīt, jums nav verbāli tas jāsaka. Es pat iesaku visu, ko jūs varat aizstāt ar vizuālām norādēm, aizstājiet pavisam noteikti. Tas būs daudz efektīvāk nekā visu laiku verbāli stāstīt to, bez kā patiesībā var pilnīgi mierīgi iztikt. Un reizē arī tātad palīdzot saglabāt skolēnu uzmanību. Un 9. princips noslēgumā ir saistīts ar to, ka uzmanības regulēšana ir prasme, kas ir apgūstama un kuru es aicinu arī skolēniem palīdzēt. Tātad palīdziet skolēniem to apgūt. Tā nav pašsaprotama prasme. Tipisks klupšanas arguments ir tas, ka mēs nereti varam iedomāties, ka skolēns pats jau sapratīs, ka ir jāpievērš uzmanība, vienmēr būs uzmanīgs, vienmēr saglabās uzmanību, bet tas ir nereāli. Pasakiet godīgi, tagad arī šo video skatoties, jūs katram vārdam rūpīgi pievērsāt uzmanību, taču visticamāk, ka nē. Kaut kas no tā, ko es jau stāstīju, tagad jau ir aizpeldējis, vai ne? Nu, būsim godīgi viens par to otru. Tas, ko es gribu ar to teikt, tas ir tikai normāli. Kaut kā mēs uzmanību pastiprinām un to līdz ar to saglabājam atmiņā labāk, kaut kā mazāk. Tāpēc tā ir prasme, kas ir jāapgūst un kuru var trenēt, bet mums ir jāpalīdz un lūdzu palīdziet skolēniem to darīt. Ja tas, ko es līdz šim esmu stāstījis, esmu atklājis jums dažādas metodas, stratēģijas un rīkus jums noder, tad es būšu ļoti pateicīgs, ja jūs nospiedīsiet patīk šim video, jo tas ir skaidrs signāls man, ka šis jums ir bijis noderīgi un ka jūs vēlaties vēl šādu atbalstu arī saņemt. Un attiecīgi līdz ar to par jautājumiem mēs par to arī tā skaitā par uzmanības piesaisti, noturēšanu, mēs noteikti varam arī turpmāk runāt. Un paldies, ja jūs nospiedāt patīk šim video, es to ļoti novērtēju un tas palīdzēs arī citiem pedagogiem visā Latvijā uzreiz saskatīt, ka tas ir noderīgs resurs, kad ir jēga ieklausīties, ir jēga kaut ko no tā arī izmantot. Un tātad es gribu vēl noslēgumā jums piedāvāt 3 lieliskas noderīgas metodes. Ir svarīgi tātad fokusēties uz to, ka mēs palīdzam skolēnam atpazīt traucēkļus, kas ir tas, kas novērš uzmanību. Par to ir svarīgi runāt. Arī jūs redzat, ka es jau vairākas reizes uzsvēru šajā video, kas ir tipiskie klupšanas akmeņi, pastiprināt runāt par to, kam ir vērts pievērst uzmanību. Ja? Tad tas ir norādes, kas pastiprina uzmanību. Ir nepieciešams arī mācīt, kā plānot fokusa laiku. Pārāk maz mēs iespējams skolēniem piedāvājam apgūt dažādas metodas, paņēmienus, kā vispār saglabāt uzmanību. Un vēlreiz saku, tas nav pašsaprotami, tas nenotiek pats no sevis. Un tāpēc arī ir, ka citi skolēni uzmanību saglabā labāk, jo viņiem šīs prasmes ir parasti labāk attiecīgi attīstītas.
Lieliska metode ir Pomodoro taimeris. Pomodoro no itāļu valodas nozīmē tomāts, un tas tā parasti izskatās kā taimerītis, kas izskatās kā tomāts, ja? Bet tā doma tad ir tāda, ka mēs aicinām 20 minūtes, teiksim, bet tas ir ļoti atkarīgs no vecuma posma, ja? Tad varbūt 10 minūtes aktivitātei, kā es teicu, ilgākais 20 minūtes vienai aktivitātei. Un, attiecīgi, mēs uzliekam taimeri, un tagad ir pieejami arī bez maksas dažādi lieliski digitālai taimeri. Ielikšu arī saiti zem šī video, lai jūs varat atrast un izvēlēties, kurš jums labāk patīk un noder. Un, attiecīgi, tātad uzliekam aktivitātei taimeri, un skolēns redz, kā iet laiks, cik daudz laiks vēl ir palicis. Tas ir ļoti svarīgi. Tas palīdz regulēt uzmanību, tas palīdz uzturēt uzmanību ilgtermiņā. Ja skolēns iepriekš prognozē un redz, cik daudz laika ir atlicis, un, attiecīgi, var plānot labāk savu mācību darbību. Sevišķi ir sarežģītāki mācību uzdevumi. Un, attiecīgi, tad ir aktivitātes maiņa. Klasiskā Pomodoro metode izpaužās vēl plašāk, bet pašlaik tas mums nav šajā kontekstā varbūt tik būtiski. Un regulāra pašrefleksija ir nepieciešama, jo tieši ar pašrefleksijas palīdzību mēs apgūstam, kam pievērst uzmanību, kā saglabāt uzmanību, kā tātad labāk arī mācīties galu galā. Un noteikti citā video runāsim par to, kā veidot šo pašnovērtējumu skolēniem, kas ir paši efektīvākie, labākie jautājumi, kas sekmē efektīvāku mācību pieeju. Tāpēc, ja jums ir interese par to, es priecāšos būt noderīgs arī turpmāk, bet paldies jau tagad gribu teikt par jūsu iesaisti, par jūsu interesi, un attiecīgi ceru, ka tas, par ko mēs runājām, ka to jūs izmantosiet, iekļausiet savā praksē, jo tas jums noteikti noderēs. Visu labu, lai jums patīkams vakars vai diena, un tad jau uz tikšanos citu reizi.